Pavisam īsi par valsti, kurā dzīvojam. Nevelti es to bieži saucu par valsti pēdiņās, un lūk, kāpēc. Kad cilvēks saskarās ar tiesvedības gaitu un dažkārt saskaņā ar likumu tiek piedāvāts cilvēku atbrīvot apmaiņā pret drošības naudu, tad teikšu īsi. Tā ir dalība pērkamā tiesiskumā un korupcijā. Tad ir jautājums, kādai valstī jūs maksājat nodokļus? Vai tiešām tādai, kurā tiesiskums ir pērkams un kur daudzi, kas to respektē un dara, piever acis uz noziegumiem pret cilvēku? Vai tad tie nav noziegumi pret cilvēku un cilvēkiem, kur vienā vai dažos gadījumos tiek samaksāta drošības nauda, un cilvēkam, kā atbrīvotam vergam, tiek dotas atpakaļ tās tiesības, ko neviens nedrīkstēja ņemt, bet citiem cilvēkiem, kuru sirdsapziņa pretojas šai te tiesiskuma pirkšanas praksei, palīdzēts pēdiņās netiks. Tad tas arī ir tas jautājums, ko jau es jautāju. Kādai valstī jūs maksājat nodokļus? Tādai, kurā tiesiskums ir pērkams par naudu? Padomājiet par to. Kāda ir tā brīvība? Kāda ir tā valsts, kas piesavinājusies Latvijas valsts vārdu?